Tikko bija aizskries pakaļ dušas stūrim, stiklam. Šitas mums sanāk pirkums 230 €. Vento ražojums, reku Vento. Tas pats, kas mums ir krāns, virtuvē arī Vento. Ravaka pamatne, dušas stūris maksāja 550 €. Šitas bija 230, viņš bija veikalā izlikts, es viņu pabakstīju, pabraukāju durvīm, pastījos. Nezinu, likās pilnīgi normāls un principā 300 € lētāk. Tagad pieķersimies dušas stūrim un padonam. Tanāk tā, ka es vakardien palaidu ūdeni speciāli un noņēmu vēlreiz nost pastīties, vai te nekur nekas netek. Man bišķi māca šaubas, kā šitā gumija te uzlikās un vai pa teieni kaut kur nesūksies. It kā nekur ārā slapš nebija, bet te zem gumijas bija tāds pamitrs. Es tagad nevaru saprast, es domāju, moška, es te visu notīrīšu un iespiedīšu te vēl silikonu ar gumiju kopā. Jo sanāk tas padons ieiet te pa vidu, un tad nekur citur nemaz nav iespējams ūdenim izticēt, kā tikai starp šito gumiju un šito plasmasiņu. Es izdomāju šitā, es iespiedu silikonu, tajā gropītē viņu uzsēdīsies te virsū, izspiedies uz malām, un tad būs, tad jābūt labāk, it kā jau pēc pamācības nav vispār tas silikons jālaik, bet kā tu nekad mūžā tur apakšā neredzēs, vai tur kaut kas netek, tāpēc ekstra pieliku silikonu un cerams, viss būs labi. Labi, kamēr mēs gaidām, kamēr tiks atrisināts jautājums ar durvīm, pieķersimies dušas stiklam. Rekur krāmē visu ārā. Mēģinu bišķi saprast, ar kuru galu sāk, kā tas viss iztīsies kopā. Šitādi arī neesmu līdzis, bet noteikti, ka tiksim galā. Labi, idejiski viss ir saprotams, nav pārāk sarežģīti, bet es sapratu, ka es viens viņu nesataisīšu. Šitie stikli ir diezgan smagi. Kādam ir jāpietur, kamēr es apakšā skrūvē, lai var uzlikt augšu un otru stiklu. Un tā kārba saliktos kopā, tāpēc es nemaz neriskēšu. Sarunāju čomu, rītdien atnāks palīgā, tā kā turpinam rītdien. Nice. Tā, čoms atnāca palīgā, kur esam saskrūvējuši kārbu. Izstājis jau baigi zolīt, tagad ielikām uz padonu. Mēģināsim sabīdīt, kā patīk, kā gribam, lai var atzīmēt, kur sienā jārub caurumi. Labi, mēs dabūjām vietā, kur mēs viņam gribam, lai atrodās. Ievilkām ar zīmulīti atzīmīti. Tagad pielikām lāzeri, pielīmējām skočiņu un atzīmējām 3 vietas, kur jāurbi caurumsienā. Un te būs tieši tas pats. Labi, saurubsim caurumiņus. To jau citā video rādīja, kad arī rekur man ir vaduliņa. Viņas sacaurumosim, kur vajag. Tā, visi caurumiņi saurubti, dībelīši salikti. Es biju domājis jau likt klāt, bet tad es sapratu, ka moška man laikam no sākuma vajag silikonu kārtīgi piestiprināt pamatni. Un tā tikai skrūvēt klāt, jo es izdomāju, ka no sākumā bija plāns, ka es pamatni līmēšu, un tas izdomāju, viņa tik smaga ir un jau būs visur apkārt silikons, viņa tāpatās vispār nekad neizkustēsies. Vienīgi, tagad, kad uzkāpi, tāds minimāls sitiens ir. Tāpēc es biju domājis, mošku pāriet apakšu točna ar silikonu, tad uzlikt dušu stūri un tad iekšā silikonu. Groši nezinu, katrā ziņā apakšā točna no sākuma jāuzliek silikons, jāmēģina atrasināt tā maziņa kustēšanās. Es baigi negribētu viņu vēlreiz skrūvēt nost un apakšā vēl tur zieķēt silikonu, jo man tur tas sifons ir kārtīgi viss 100% saskrūvēts. Tā, labi. Esmu atskrējis no paša rīta, tuliņās brauc no tām durvis viens džeks pārtaisīt kārbu, lai viss dara, tā kā redzēs, kā tur viss sanāks. Šodien paņemšu silikonu, pielīmēšu pamatni, bet te viss ir ar skoču veco un kruču prikals. Man draudzene iedeva šitādu, viņa ir nagu meistarīti. Es nezinu, vai tas šķidrums ir tas, kas ir šitas ir iekšā, bet viņš ņem nost līmlenti vienkārši ideāli, jo švamīt var berst ilgi dikti, bet ar šito sūdu uzreiz nonāk, kur es tuņās parādīšu. Kā pieņemsim šito tēs nenormālu berzu ar švamīti. Tūlīt pastīsimies, kā šito sūcam nost. Rekur uzpilināju salvetīti. Šitas tik viegli nemaz nenāk. Šitas ir vēl vairāk iesēdies. Tur otrā dzīvoklī tīrīju. Nāk nost. Palēnām. Jo ar švamīti viņš bija ieiedies tā, kad
Es nezināju, man vispār likās, ka man jau nazīt kaut kādu būs bez mūzē jākas. Un šitas tā smuki. Skatāmies, kas mums sanāks. Nu labi nonāca, ne? Vēl tur ir sīkumiņi, tos tad pēc tam vēl piekšķiņīšu, bet lielums uzreiz nonāk nost. Nu labi, esmu sagatavojies silikonam, kur ir skočiņš smuku uzlīmēts, bet pirms tam, kur es iesitu mazu koku strīstūrīšu, lai viņš paceļ mazliet viņu augšā. Es gribu stūros iziet, nu patiesībā visur apakšā pa perimetru mazliet iespiest zem viņa, jo viņš mazliet viņās klik bija tāds sitiens, kad uz viņu stāvēja. Tā kā es ceru, kad ielikšu abos stūros, tad viņš izlabos to kļūdu. Nu, un tad laidīšu pa perimetru, nu, vilkšu roku. Tā, nu labi, es nobraucu vēlreiz ar pirkstu. Nu, čotka sanāca. Protams, stūrīts tad tāds, bet nu, tas ir pat neizstās tik traki kā video, un to attālien vispār neko neredzi. Nu, tā, smuki piespiedās. Nu, labi, laikam tas viss atstāsim, lai žūst. Un tā no attāluma. Nu, labi, ka izvēlējās, laikam, tomēr ar pelēko, nevis ar balto, jo baltais būtu baigi redzams tāda sajūta. Tas pelēkais labi sajieta grīdu, viņš tā neuzkrītoši. Būs labi. Tā, nu tikko pie atskrējuši džeks, jā, noņēmām kārbu, uzlika uz šito te, uz galda zāģi 45 grādiem, noblieza. Tagad arī smukāk šitā savienojuma vieta, jo tam džekam kaut kas te bija aizgājis greizi. Nu šobrīd izstās šādi. It kā viss ir līmenī, sasitu kociņus, nopirku šitos plasmasas distancerīšus. Kur esmu visur saspraudis iekšā. Nu, es nezinu, man ir vienā pusē 1, 2, 3, 4, un šī pusē man ir 1, 2, 3, 4, 5. Nu, es ceru, ka ar to pietiks, viņš kaut kā neizspiedīs tās putas, bet viņām ir kur palikt gan priekšā, gan aizmugurē, kur spiesties ārā, tāpēc es domāju, tur nevajadzētu būt problēmām. Tā, nu labi, putas sapūtu, man jau beigās sāk likties, vai man ar to vienu balonu pa maz nebūs, bet nu, vēl paliek tur bišķītiņās. Tad salīmēt apakšā skočiņš, ja gadījumā viņš pil, lai ir uzkrīt uz skoču, bet vispār sāk domāt, ka mums vajadzētu durvīm maliņas arī nolīmēt. It kā viņš līdz maliņām aiziet. Nu labi, katrā ziņā sapūtu. Tagad līdz rītdienai, lai stāv, gaidam rītdien tā gaisma man tur ieslēgt, izslēgt. No tā, pūšas ar parastajām putām, bija man putu pistoli, bet man sanāca tā, ka sākumā viņi strādāja labi, tad atsevišķi jāpērk putu pistolai, tas tīrāmais ir. Tad man sāka aizdirsties tā atsperīt ar to bumbiņu, es katru reizi skrūvēju vaļā. Tīrīju viņu skrūvēju apakaļ, lai tikai varētu pūst ar to pistoli, un kruši beigās es sapratu, da nu nafīgi, kad vajag nopērkt šito atlikušo, nezinu, izmet ārā, gan arī tās putas šobrīd baigi dārgi maksā, bet es sapratu, ka man ir vienkāršāk šitā. Viss ir sažuvis, mēģinam atvērt, skatīsimies, kas mums tur noteikās. Pagaidām tās apnītas izstās labi. Viņš būs aiztaisījies. Kliņķīts. Nu, davai paprobēsim, kā mums te izstās. Tā, ok. Tā, nu labi, attaisījās normāli. Tā, nu labi, es īstenībā tuliņās visu novākšu, sakārtošu, un tad pastīsimies, kā mums izstās. Nu labi, tikko attīrīju durvis no putām, nogriezu viss čiki, puki, smuki, visas līnijas ir labi, pieliku līmeņrādi, nekas nav izbīdījies, viss ir taisni, bet ir problēma. Kur sanāk te, mazliet viņš rīvējās pret šito plasmasiņu. Tagad es skatos, ka tas plasmasiņš, pieņemsim, šī pusē arī līdz galam tā kā nav iekšā. Es tāpēc iespējams darīšu tā, kad apvilkšu ar zīmulīti, izņemšu ārā šo sūdu un iesēdināšu šito vispār iekšā dziļāk kārbā. Tur man nāksies pietaisīt. Bet tā vispārējais normāli. Sistēma strādā, viss ir taisna, kur nav izspiedies un sabojājies. Tā kā tā.
labi, dušai silikons tur uzlicies viss smukt, un mēs uzkāpsim, pastīsimies, ko viņš saka. O, ideāli. Vairs nav tas sitiens, super. Tā, nu šobrīd esmu gatavs skrūvēt klāt to stiprinājumus dušas turim, kas skrūvējās pie sienas. Mani funkcija ir tāds, ka es visticamāk šeit noiešu plānā kārtiņā ar silikonu, lai ka viņš piespiežās, tur pa vidu arī ir kaut kāda aizsardzība. Viņu gadījumā kaut ko izspiedīs ārā, tad to es notīrīšu un nomazgāšu. Nu, vot, izstāsta šādi. Pievilkās normāli. Es centos tās skrūvītes baigi nepārvilkt, jo viņi bija parastie dībelīši reģipša sienā, bet par cik te ir flīžu līme, reģipsis tie jau ir 2 centimetri. Skrūvīte un dībeles ir 3 centimetri. Tā kā es centos nepārvilkt, lai viņš kaut kā viņu neizspiež ārā un tur nepārvalkās. Silikonu no malām nekur neizspieda, pat varēju varbūt tās bišķu vairāk likt, nezinu, vai arī tieši bija ideāli. Viss smuki, viss ir pieskrūvēts. Viņš gan bišķītiņās, īstenībā normāli turās. Viņam vēl silikoniņu uzliks, to viņš viņu visu saturēs kopā, nekur viņš nepaliks. Ar otru šito stiprinājumu man ir mazliet problēmiņa. Man ir problēmiņa tāda, kad es pielieku lāzeri, apakšējais un augšējais skrūvi caurums ir precīzi sienā. Vidējais tā kā minimāli ir nobiedījies, tāpēc man ir bail, kad skrūvēs klāt, ka viņš viņu neizspiež skrūvi, bišķi nepabīdu to vidu uz āru, neuzstājas tādu vilnī, tāpēc es mazliet mēģināšu ar metāla urbīti paurūpt lielāku to caurumu, lai man tā skrūvīte precīzi ieiet dībelī. Izstāstas šādi. Čučuķi man viņu vajadzēja. Tā, viss labi, viss sanāca. Pieskrūvēju apakšu augšu līdz galam. Un tad pieliku lāzeru un pievilku vidu tieši uz lāzera līnijas. Tā kā viss ir čotka. Tā, nu labi, davai pamēģināsim dabūšu to stūri augšā uz padomu. Es nezinu, kā es to izdarīšu, bet uzliku pafilmēt, lai var pastīvēt, kā es tam mokos. Ja negribās arī baigi saskrāpēt to apakšējo padomu, tad ir plāns viņu ielikt, tad kaut kā pacelt stūrīšus, iespiest silikonu pa perimetru zem rāmja un tad likt iekšā un skrūvēt klāt. Tā kā davai man viņš kaut kā jādabūna augšā, ja viņš diezgan ir smags. Es pat nezinu, kā viņš var neļūt to. Normāli aizgāja. Tā. Šitā. Ok. Tā, nu labi. Tā, pagaidām man viņš uzlikās. Tagad man viņu vajag dabūt iekšā šitajos te. Apakšā pēc līnijas iet smuki. Augšā. Tāpēc dīvaini, kā man siena ir līmenī. Apakša ir vairāk iebirījusies, augša ir vairāk ārā. Un man liekas, ka šī pusē vai gadījumā arī nav tāpat. Te ir tā. Viņš tā puse daudz domāk, šajā puse tā kā. Viņš augša. Opa, kaut kādas skaņas saknāt. Bail. Tā, nu izstāst labāk. Tā, labi. Es tagad apdomāšu, ko es daru tālāk, kā tas viss iztīsies, jo kaut kā man gribējās tur apakšā arī silikonu dabūt. Tā, nu labi, šitā man izdevās viņu pacelt. Tagad es te visur saspiedīšu pa perimetru silikonu apakšā un tad sēdināšu savā vietā. Vēl viena feature, ko es atklāju, labākais veids, kā iztīrīt silikonam galiņu, kurš ir aizcietējis ar vadu, vienkārši izbrauc cauri visam un viņš viņu izspiedīs ārā. Vot, pagai. O, šādi. Paņem iebrauc vadu, iztīr to visu vidu ārā, noslauka saldatīts, skrūvē apakaļ un mauc. Hops, izstāsta šādi, to viņu ledīsim lejā, bet šito gan visticamāk viņš spiedīs ārā, jo viņam nebūs kur palikt. Tā kā cerams baigā ķēpa nesanāks. Tā, nu tagad es stāvu šādi bišķītiņās, lai viņš to silikonu kārtīgi piespiežās un visu lieko izspiež ārā, lai tur apakšā nav nekādas spraudziņas.